Sveiki, mīļie kūku gatavotāji, kūku garšotāji, kūku iepriecinātāji! Nu, mēs esam klāt ar 3. sezonu Svētku kūkai. Ķersimies mēs klāt pie tā, kā jūs iepriecināt. Dosimies pie jums ar dažādām receptēm, mācīsim jums gatavot bezglutēna kūkus, bez cukura, reizēm arī bez olām. Un iepriecināsim savus mīļos, kas grib ēst kūkas, bet nevar ēst visus produktus. Šo sezonu mēs atklāsim ar kaut ko jaunu, pēc receptes gan pieprasītu bezglutēnu lauku torte. Ļoti daudzi cilvēki vēlās ēst kūku, kas ir kā lauku torte, kā vecmāmiņas gatavota, bet daudzi nevar lietot miltus, tāpēc mēs gatavosim bezglutēna miltiem un visu kā ierasts. Redzēsiet, sanāks tieši tāpat, kā ar īstajiem miltiem un garšos vēl labāk. Es esmu Ilze Kupča Kūciņa. Cepu kūkas jau 4. paudzē. Kopā tās gatavoju ar skolēniem, ar mazajiem bērniem, mācu virtuves pamatus, mācu gardumu pasauli, ne tikai mazajiem, bet arī lielajiem. Esmu priecīga, ka tuvajā Pārdaugavā man ir sava meistarklašu un mācību studija, kuras gatavoju kūkus, uzzinu knifus, kopā degustējam dažādu kūku meistardarbus un tiekamies dažādos sarunu vakaros, kā arī izzinām kūku pasauli kopā. Šodien raidījumā skatieties, Svētku kūka gatavo bezglutēnu lauku torti. Viņš sanāk tāds īsta lauku skābā krējuma konsistencē. To mēs liekam, cik bagātīgi vēlamies. Dekorācijai es izmantoju zaļās pistācijas, kas ir samaltas dzirnaviņās, un kaltētas avenes. Ķersimies klāt un sagatavosim produktus mūsu šīs dienas kūkai. Mums būs nepieciešami bezglutēna milti. Tie ir nopērkami jebkurā lielveikalā, jo ir speciāls plaukts, kur var iepirkt dažādus bezglutēnu produkciju. Tad būs mums nepieciešamas olas, cukurs. Un varu jūs šo sezonu iepriecināt, mīļie, mums ir jauns draugs. Veikala tīkls visā Latvijā, dažādos Latvijas reģionos. Lats. Piemājas veikals, tāpat kā mūsu raidījums tiek raidīts visā Latvijā, arī šo veikalu jūs noteikti varat atrast katrā vietiņā, arī laukos. Ja jūs netiekat uz veikalu, tad jūs varat arī pasūtīt internetu veikalā elats.lv un saņemt jebkuru produktu, kas jums ir nepieciešams tieši šodien vai rīt. Nu ko, ķersimies pie darba. Tātad, mēs gatavosim kūku, kura būs smaga no 2 līdz 3 kg, un es izmantošu vienai biskvītu kārtai 6 olas. Jūs varat, protams, to visu samazināt, var no 4 gatavot, no 3, ja vajag uz kilogramu, bet mēs gatavosim lielāku, jo dosimies ciemos pie cilvēkiem, kurus iepriecināt, tāpēc mēs gatavosim vienam biskvītu kārtai, mums būs 6 olas, un tādas mums būs 3 biskvītu kārtas. Pirmais darbiņš, ko mēs darām, mēs sadalām olu baltumu no dzeltenuma. Protams, ir daudz dzirdēts, ka cilvēki kuļ šīs olas kopā ar baltumu un dzeltenumu, un tā var darīt, jo katra saimniece tomēr gatavo savu lauku torti savā novadā, savā reģionā, tāda, kāda ir viņas recepte. Man ir šāda, tāpēc es dalos ar savu recepti. Tagad es ķeršos klāt pie cukura. Kādam var likties, ka tas ir ļoti daudz, bet tās ir ēdamkarotes bez kaudzes. Es baltumam pievienoju 1, un šeit es lieku 18 ēdamkarotes bez kaudzes, tik daudz, cik olu dzeltenumu. Un tad es ķeršos klāt pie darbiņa, kad sākšu miksēt pirmo olu baltumu un dzeltenumu, bet šodien man ir paņēmušies līdz 2 mikseri, un es strādāšu ar abiem diviem vienlaicīgi. Vienlaicīgi pabeigt, protams, ka to nevar 2 mikseriem, ir jāpabeidz kārtīgi saputot olu baltums, kurš nekrīt ārā no trauka, šeit mēs to arī nodemonstrējam, viņš nekrīt ārā, un pakullies ir olu dzeltenums, kuru mēs tūlīt pievienosim lēni mikserojot, pievienosim miltus, tik ēdamkarotes, cik olu dzeltenums. Tagad pastāstīšu jums vēlreiz. Šeit ir saputot stingrās prutās olu baltums, lai viņš nekrīt ārā no bļodas. Un šeit otrā traukā mēs esam saputojuši olu dzeltenumu, kuram tika pievienots 18 ēdamkarotes bez kaudzes cukurs, samikserēts gaišās putiņās un pievienots 18 ēdamkarotes bezglutēna milti. Tas viss samikserēts. Tagad mums šīs abas masas ir jāsajauc kopā un jāliek cepties uz 180 grādiem 10 līdz 15 minūtes. Tas attiecīgi no jūsu krāsnes, cik ātri viņa strādā.
Šodien mēs gatavojam bezglutēna lauku torti, lai arī tie mīļotāji, kam lauku torta bija bērnības garša, varētu to baudīt. Arī tie, kuri nelieto miltus ikdienā. Šobrīd mēs sajaucam olu baltumu ar dzeltenumu, to iecilājam prātīgi iekšā un izveidojam viendabīgu masu, lai šis olu baltums būtu iejaucies iekšā dzeltenumā. Ir ļoti svarīgi, ka mēs darbojamies virtuvē un varam padzērties ūdeni. Un Brita Maxtra Pro filtriņš var izfiltrēt līdz pat 150 litriem ūdens. Tas nozīmē, ka mums nav jāpērk pudeles un mēs ietaupām laiku un saudzējam dabu. Nu, ko ķersimies klāt pie tā darbiņa, kurš jau mūs gaida. Krāsnes jau mums silst, un šobrīd šo masu es sadalīšu 3 vienādos aplīšos 26 cm. Man, protams, visi ies vienlaicīgi lielajā krāsnī, jo man nav vairs mazāk krāsnes, kas bija kādreiz. Un mājās jūs noteikti varēsiet izcept 1 vai 2 biskvītus vienlaicīgi. Izlīdzinām viņu ar lāpstiņu, lai viņš ir izlīdzināts. Un nesam uz krāsni. Un biskvīts mums cepsies 10–15 minūtes 180 grādos. Un cepot biskvītu, ieteicams nevirināt krāsni. Jā, viņi mums ir gatavi. Tā, mūsu biskvīti ir izcepušies. Ņemam nost no pannām un ļaujam viņiem atzist. Biskvīta gatavību var pārbaudīt, vai viņš ir izcepies kaut kādā brīdī, kad ir pagājuši no cepšanās procesa vismaz 5 līdz 7 minūtes. Jūs pieiet pie krāsnes, pavariet durtiņas, viņš ir zeltaini brūns un varat pārbaudīt ar kociņu, iedurot iekšā, paskatoties, vai nelīp klāt, bet es parasti cenšos ar pirkstu paskatīties, kas puncītim vēderā, vai viņš ir gatavs. Un principā šeit, ja es varu redzēt, kad biskvītiņš ir izcepies. Viņam šobrīd ir jāatpūšās, jāatdziest. Biskvīti ir atdzisuši. Tagad mēs viņus izņemsim no formiņām, ar nazīti apgriežam apkārt un ceļam ārā. Nogriežam tās maliņas, kas ir uzpūtušās. Maliņas tiek nogrieztas, tāpēc, kad kūka augšpusītē ir uzpūsta augstāka. Tagad, kad es nogriežu viņu vienlīdz ar viducīti, līdz ar to viņš ir taisns biskvīts, kas liekot kopā kūku, viņa nesasvērsies uz vienu vai uz otru pusi. Tātad pirmo biskvītu mēs esam uzlikuši, griežam nākamo, apgriežam maliņas un biskvītus ceļam uz augšu un skaisti noņemam no cepamo papīru. Mums ir sagatavoti biskvīti mūsu skaistajai kūkai. Šobrīd gatavosim bezglutēna lauku tortei, bezglutēna vārīto krēmu. Mums būs nepieciešams 1 litrs piens. Piena procenti un treknums ir atkarīgi no jums pašiem, cik treknāks vai labāks piens jums ir nepieciešams. To mēs liksim vārīties uz lēnas uguns. Olas ir 5, kurām būs nepieciešams reizināt vienai olai 3 ēdamkarotes cukurs un 3 ēdamkarotes milti, bezglutēna milti. Tātad šeit būs vajadzīgs 15 ēdamkarotes cukurs. Pie olām ir pievienots 15 ēdamkarotes cukurs, tās mēs samikserējam. Mazās putiņās, kad cukurs ir mazliet pakusis, mēs pievienojam 15 ēdamkarotes bez kaudzes bezglutēna miltus. Šī karotīte ir bez kaudzes. Un tad mēs samikserējam šo masu kopā. Kad jūs, mīļie, gatavojat kūkas, vienmēr ir jāsmaida. Tad izdosies. Protams, gatavojot arī krēmam attiecīgo masu, neaizmirstam, kad uz plītiņas ir uzlikts piens, kurš var pārskait pāri, vai arī ātri sākt vārīties. Tāpēc tas ir ik pa laikam jāpieskata. Un ir jāsagaida tas moments, kad piens sāk mazliet putoties un sāk celt putiņas katlā uz augšu. Un tad mēs mazliet pagaidām, esam tā kā uz starta pozīcijas, viņš to sāk darīt, un mēs lejam iekšā šo saputoto masu un vienlaicīgi arī maisam. Viņš sanāk tāds īsta lauku skābā krējuma konsistencē. Un tad mums viņš ir jāliek atdzesēties.
Krēmu atdzesēties var atstāt, ja jūs to darat vakarā, atstāt uz nakti istabas temperatūrā, vai arī likt citā traukā, izvietot ārā, vai arī likt leduskapī vai saldētavā. Bet ļoti uzmanīgi, jo karstu krēmu uzreiz likt saldētavā, varat tikt pie jaunas saldētavas. Vārītais bezglutēna krēms mums ir atdzisis. Viņš ir šādas konsistences. Jā, kāds varētu teikt, ka viņš ir klīsteris, bet viņā nav vēl pievienots sviests, kurš ir izkausēts. Sviestam nav jābūt pavisam izkusušam, tam ir jābūt mīkstam. Es to izkausēju atkal mikroviņu krāsnī, kas daudziem varbūt nepatīk, bet man tas atvieglo laiku. Un pievienoju mīkstu klāt šai masai. Tātad krēms mums ir saputojies, gaisīgs, stingrs. Turpinājumā skatieties, svētku kūka dodas sveikt fondu viegli. Wow! Lielākā daļa, ko dara viegli, nav nekas pārpasaulīgs un kaut kas liels. Vienkārši iespējams tā mūsu deksme padara šīs lietas par kaut kādām lielākām, šķietami lielākām, bet īstenībā to var izdarīt jebkur. Svētku kūka gatavo bezglutēnu lauku torti. Pa laikam vajag sev palutināt. Un ķersimies klāt mūsu gala nobeiguma darbiņam. Man ir sagatavots ievārījums dzērveņu, tātad liekam biskvītu uz paliknīša, uz dēlīša, uz šķīvja, kāds jums ir mājās ērts un kā jums gribās šo kūku pasniegt. Un sākam ar krēma kārtiņu. To mēs liekam, cik bagātīgi vēlamies. Un tad liekam virsū ievārījumu. Liekam nākamo biskvītu, atkal krēmiņu, liekam noslēdzošo kārtu. Ir novadi, kuros ir populāri mitrināt biskvītu. Un viņu mitrina kā nu kurš, cits ar cukurūdeni, cits ar sīrupūdeni. Un tad šīs biskvīts ir tā kā mitrāks un liekas ūdeņaināks. Tas vairāk ir, manuprāt, Kurzemes pusē, kur arī viena no šīm kārtām var būt smilšu mīklas kārta. Tāpēc lauku torte nav viennozīmīgi šāda recepte, kā to stāstu ēst. Katrā novadā tā var atšķirties. Citam tā ir smilšu kārta pie biskvīta, citam tas ir brūnais biskvīts vēl klāt. Citā novadā kūku maliņas apstrādā dažādi. Piemēram, ar kaltētām auzu pārslām kopā ar cukuru. Cits liek to pašu biskvītu sadripinātu, mēs arī to darām. Cits sadrupina cepumus. Lauku torti es ieteiktu gatavot iepriekšējā vakarā vai arī dienu iepriekš, lai viņa kārtīgi iesūcās, sastāvās un biskvīts ir tāds stingrs un viegli nogriežams. Tagad man ir sadrupināts šeit tajā traukā, man ir iekšā tās maliņas, ko mēs nogriezām, bet reku var redzēt, mums ir sadrupināts tā kā Napoleona maliņas un arī biskvīts. To mēs apliksim apkārt kūku maliņām. Atlikušajam krēmam es pievienošu 2 ēdamkarotes kakao pulveru un samikserēšu. Dekorācijai es izmantoju zaļās pistācijas, kas ir samaltas dzirnaviņās, un kaltētas avenes. Kā katru sezonu, arī šo sezonu mūsu svētku kūka dosies ciemos pie jubilāriem. Un šodien mēs dosimies pie Imanta Ziedoņa fonda Viegli uz 15 gadu jubileju. Bezglutēnu lauku torte sastāv no 18 olām biskvītiem. Katram biskvītam ir 6 olas, 6 ēdamkarotes cukurs un 6 ēdamkarotes bezglutēnu kviešu milti. Tad mēs izmantojam krēmu, kuru mēs pagatavojām no 1 litra piena, 5 olām. Katrai olai likām 3 ēdamkarotes cukura un 3 ēdamkarotes bezglutēnu miltus. Tad mēs pienu uzvārījām, pievienojām šo saputoto masu, olas, cukuru, miltus. Krēmu mēs likām atdzesēties. Kad viņš tika atdzesēts, nesām atpakaļ, pievienojām izkausētu sviestu un saputojām. Likām 3 kārtas. 2 kārtās ir krēms, ievārījums. Pēdējā kārtā ir dekors un drumstaliņas ap maliņām. Un kūka ir gatava.
Klasiskā lauku torta no bezglutēna lauku tortas ar garšu principā neatšķiras. Ir tikai viegluma sajūta apēdot tās gabaliņu. Tas nozīmē, ja jums šī kūka garšo, varu derēt, ka jūs apēdīsiet gabaliņus 2 un varbūt pat 3. Mūsu svētku kūka ir gatava doties ceļā un sveiksim fondu viegli ar lauku torti. Latvija ir skaista zeme ar skaistām lietām, un mēs esam ieradušies pie fonda viegli sveikt viņus par skaistajiem darbiem. Iesim iekšā! Labdien! 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 Mēs esam ieradušies no raidījuma Svētku kūkas sveikt Latvijā tos cilvēkus, kas dara skaistas lietas. Un mēs gribam parādīt arī jūs. Jā, mēs arī gribam parādīt tos cilvēkus, kas dara tās skaistās lietas. Mēs esam sagatavojuši jums skaistu kūku no Svētku kūkas raidījuma, ko pirmajā daļā mēs gatavojam kopā ar skatītājiem. Un jūs varēsiet baudīt. Tā ir lauku torta pēc vecas receptes, bet bez glutēna miltiem. Skaisti! Paldies! Tad ir mūsu jaunums, mūsu foršie atbalstītāji. Šī sezonā ir veikaltīkls mūsu draugi. Veikaltīkls Lats un E-Lats, kas parūpējušies par jūsu gardumiem. Brokastīs un vēl kaut kur lūdzu. Tad ejam griezt pie galda. Nē, tas nav viss. Mēs arī mūsu jaunie draugi Briti ir parūpējušies, lai jūsu ofisē arī būtu skaists filtra krūze, kas var izfiltrēt līdz pat 150 litriem ūdens ar mazo filtriņu. Un lai jūs esat arī veselīgi, jo ūdens mums arī ir nepieciešams. Lūdzu! Man viegli 15 gadi, 150 litri. Jā! Wow! Paskat! Šis ir nopietni. Man liekas, 15 priekš kaut kāda fonda, priekš jūsu skaistā fonda un skaistām lietām, manuprāt, nav maz, lai noturētos, lai būtu. Kā jūs toreiz sanācāt kopā? Vai dieviņi īstenībā mūsu bija daudz, jo pirmsākumos mēs sākām, Latvijā bija finanšu krīze, ļoti grūti ar naudiņām, un neviens nemācēja pateikt, kā tad tagad būs. Un tad attiecīgi Ināra un Eva Johansone, viņas rīkoja jauniešu fórumu, ar domu pajautāt jauniešiem, ko tad viņi domā, kā varētu iziet no finanšu krīzes. Un bija tāds 2 dienu pasākums ar milzīgām idejām un ko tik vēl ne. Un kur ir idejas, tur, protams, ir arī cilvēki, kuri jūt tam visam līdzi ar deksmi un tam līdzīgi. Un līdz ar to mēs sanācām kopā inženieri, loģistikas darbinieki, ekonomisti, būvnieki, mūziķi, pilnīgi tāds milzīgs rosols ar dažādiem ļaudīm. Un sapratām, ka tās lielās lietas īsti neiekustinās to virzību. Mēs sapratām, ka jādara mazās lietiņas. Un mēs sākām kopā braukt talkās. Un mēs kādus gadus 3 braukājām pa Latviju pie jauniešiem, lai ar viņiem kopā sakoptu kādu viņiem svarīgu vietu. Un parādītu, ka tās lielās pārmaiņas sākas katrā pašā un ar kaut kādu mazāku darbiņu. Un tad mēs netīšām sapratām, ka Imants jau ar Diškoku atbrīvotāju grupu ir darījis ļoti līdzīgu lietu. Braucis tādā iedvesmas braucienos un talkās. Un mēs satikāmies ar Imantu un iepazināmies, un tad jau aizgāja kā pa diedziņu. Imants saprata, ka šie trakie tieši šī neiedomājumi dīvainā cilvēku kopa, kurus nevieno nekas cits kā viena deksme pret kaut kādām tādām lielām lietām, pret skaisto. Viņš saprata, ka šie cilvēki ir tie, kuri varētu taisīt Imants Ziedoņa muzeju. Un tā tapa Imants Ziedoņa fonds viegli, lai turpinātu Imanta idejas, jo viņš arī mūža nogalē, viņš vēl projām dalījās ar kaut kādām domām, ar lieliem plāniem, un tad attiecīgi mēs tik rakstījām un vienkārši īstenojam tās idejas, kuras Imants teica, kas ir jādara, lai latvieši ticētu savai tautai un lai viņi būtu lepni par sevi. Un turpinām to darīt. Jau 15 gadus. Ļoti skaists nosaukums viegli. Un es noteikti zinu, ka tas, ko jūs darat, nav nebūt viegli. Un kāpēc tieši tāds nosaukums? Jā, bet kāpēc? Ņemot vērā, ka es esmu šeit mazāk kā 15 gadus, tad es zinu ļoti daudz leģendas. Lūdzu. Un viena no leģendām, ko es zinu, ka šis pirmkārt ir vārds, kas ir viens no biežākajiem Imanta Ziedoņa dzejā. Jā, tu saki pareizi, lietas man vērtēju. Jā. Nemācīšu izskaitīt, bet jā. Šogad jums ir 15 gadi.
tas nav maz. Es domāju, tas tiešām nav maz. Un kāda ir jūsu plāni? Kā jūs sevi redzat nākotnē? Fondam viegli, lai arī viņš ir pusauģu vecumā, viņam ir ārkārtīgi daudz meitas, bērni, tāds labs pulciņš. Ir Ziedoņu muzejs, Ziedoņu klase, kurai, starp citu, šajā mēnesī arī paliek 6 gadi, par ko mēs esam ļoti priecīgi. Ziedoņu muzejam 10. Un Ziedoņu muzejam 10, jā, un mums ir pats jaunākais brālītis Purvīšu muzejs, kuram vēl gadi. Jā, pāris tikai gadiņi, līdz ar to plānu ir daudz. Pirmkārt, Purvīšu muzejs dodas meklēt tās purvīšu glaznas, kas pēc leģendām vēsta, ka to ir ārkārtīgi daudz, bet tās ir kaut kur pazudušas. Tās ir jāmeklē. Ziedoņu muzejam ir kārtīgi jānosvin 10 un jāturpina, protams, visa pētniecība un muzeja attīstība un jāgaida ciemiņi Ziedoņu muzejā Murjāņos. Un Ziedoņu klasē jāturpina attīstīt kultūra izglītību un jāieinteresē jaunieši un bērni šajā te visā literatūrā. Kā svinēsiet 15 gadus šam fondam? Kopš Imanta 90 gadus mēs nebijām tā īsti spēlējuši tādu kārtīgu koncertu. Mēs nolēmām, ka ne, uz 15 ir jāsaņemās un ir jānosim 15 gadu ar 2 koncertiem Torņkalna baznīcā 4. un 5. aprīlī. Wow. Jā, ar īpašu programmu, ar ļoti īpašu skanējumu, kas atgriežas pirmsākumos, kā tapa šīs dziesmas Murjāņos Imanta klētiņā. Tomēr tikai dziedājuši jau nav 15 gadus. Nav gan. Tāpēc ir jānāk stundu ātrāk pirms koncerta un jānāk uz izstādi. Torņkalna baznīcas draudzes mājā būs Dainu skapis, kuram kā par piemēru Krišjāns Barons ir ņēmis savam Dainu skapim tātad skapinu, kas ir uzdāvināts no Tartu universitātes, un tā centrā mēs apskatīsimies dažādas līdzības ar Ziedoni un Purvīti, jo tie ir mūsu 2 centrālie tie pīlāri, un tad mēs ar Ziedoņu klasi uztaisīsim tādu nelielu detektīvu spēli. Un es gribētu teikt, ka jā, šie koncerti un izstādi būs vairāk par to, ko spēja cilvēka gars izdarīt. Ne tik daudz tāds dzejoļu atstāsts vai epifāniju atstāsts vai tik un tik grāmatas izdeva vai kaut tam līdzīgi. Bet parādīt to, ka ar katru no mums kaut kas sākas, kaut kas liels. Un ir tikai jāiet un jādara. Un ja kādam šķiet, ka es jau nevaru tās jau tādas milzīgas lietas, nē. Lielākā daļa, ko dara viegli, nav nekas pārpasaulīgs un kaut kas liels. Vienkārši iespējams tā mūsu deksme padara šīs lietas par kaut kādām lielākām, šķietam lielākām, bet īstenībā to var izdarīt jebkurā Latvijas pilsētā, jebkura organizācija, jebkurš jauniešu pulciņš. Un es domāju, ka tā iedvesma arī ir tas galvenais, kā mēs vēlamies nosvinēt šos 15 gadus, un mēs it kā daram viegli, bet dziļi. Papildu no tev mūsu kolēģē vēl viens brīnišķīgs teiciens. Vienkārši viss ir jādara darīšanas metodi. Jā, nav jau vajag daudz variantu. Zinu. Tad mazie tādi. Kas ir jūsu mīļākā kūka? Napoleons, man liekas. Es iešu medus kūku virzienā. Jā. Iespēja kūkus. Kolādes. Es balsošu pa lauku tortu. Cik labi, ka cilvēki dara un dara to viegli. Tā gāja mums fondā viegli. Tiešām, mīļie, paldies, ka jūs skatījāties mūsu raidījumu, sekojat mums līdzi arī sociālajos tīklos, Facebookā, Instagram, TikTok kontā. Pirms mēs atvadamies, es pasūtīšu nākamajai reizītei pasūtījumu no e-lats.lv veikala. Mums vajadzēs olas, cukuru, saldo kreimu, kādu gardumiņu, protams, melno šokolādi. Uz tikšanos nākamajā reizē. Atā!